Vējaina diena šodien viss puš, bet laikam dzirdat. Mazda dūmainības saregulējumi, sakārtojumi. Tehniska apskate bija 3, tagad viņam ir 0,77 pēc mūsu programmēšanas, pēc visa darba iziešanas. Gāzēm vēlreiz varat apskatīties, cik būs tagad. Pirmo reizi nospiediem 77, otra reizi pedālis grīdā, atlaižam pedālīti un mums rāda tagad ko? 0,70. Perfekti. Tad tulītās uzspiedīšu vēlreiz 3 reizi un būs jau viņam ideāls dūmainības rezultāts. Keep idle, tagad prasa viņš vēl tušgaita un pedālis grīdā. Forši tehniska apskate tai mašinai ir. Tā, ļoti uzmanīgi. Ja jūs perkat mašīnu no 2013. gada un uz augšu, jums var gadīties tādas problēmas kā šitam jaunam īpašniekam. 5 miljoni daļinēs un 3 dūmainībā. Tas ir problēma ar ekoloģiju. Kvēfiltrs aizserējies vai viņu arī varbūt, kad nav un cilvēki cenšas viņu pārdot. Bet šobrīd mēs to problēmu varējām atrisināt ar uz doto brīdi dūmainību saregulējam, melnus dūmus noņemam nost un viņam šobrīd tehniska apskate būs. Uz nākamā gada būs jāremontē kvēfiltrs un visticamāk vēl būs jāpaskatās, kas ir ar motoru, kāpēc viņš dažreiz pakūp vai zili gaiši dūmi iet vai eļa, kaut kas nav kārtībā. Tā kā uzmanīgi iegādājieties mašinu un, ja gribat pārbaudīt, vai tur ir ekoloģija iekšā vai uztaisīt pilnvērtīgu diagnostiku, varat pieteikties pie mums, palīdzēsim, sakārtosim. Čau!